Labdien! Jautājumu, ko apspriest, mums, protams, bija ļoti daudz šodien par situāciju ar Visagīnu. Protams, jau rīt man ir jābūt Lietuvā, lai pārspriestu dažādus jautājumus, tā skaitā arī šo par NAP attīstību un mūsu kopējā sadarbību. Tie bija tādi pamati jautājumi. Un pārējie, protams, šie te visi tekošie, esošie. Kā jums šķiet, Bērziņa kungs, vai Latvijas diplomāti ir rīkojušies samērīgi aizstāvot Latvijas intereses Eiropas Savienībā attiecībā uz sankciju noteikšanu Baltkrievijai, jo atsevišķos Eiropas mēdījos pat labam izskan pārāk pozitīvas ziņas saistībā ar šo jautājumu? Es īsti neuztveru, kā jūs domājat samērīgi. Es domāju, samērīgi. Pret ko samērīgi? Kas notiek Baltkrievijā attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu un attiecībā pret mūsu ekonomiskajām interesēm, ko varētu skat šīs sankcijas? Mans uzskats, ka viņi rīkojušies atbilstoši Latvijas interesēm. Pēdējais. Vakar Saeimas komisijā atbalstu guva Satversmes grozījumu, kas paredz samazināt deputātu imunitāti un arī ievēlēt prezidentu Satversmes tiesas tiesnešus atklātā balsojumā. Vai varētu būt jūsu viedokļi par abiem, gan par deputātu imunitāti, gan par atklāto balsojumu? Tas ir tīrs Saeimas jautājums. Acīm redzot, esošā Saeima šobrīd tā uzskata. Kāds ir jūsu viedoklis? Es jau esmu tajā otrajā pusē, es tur netaisos pie kaut kādas balsošanas piedalīties. Jums būs jāizsludina šā Satversmes grozījuma, vai jums izsludināsiet? Vismaz tā virspusē no jūs teiktā, es tur neredzu nekādu pretrunu, lai es to nedarītu, bet mums ir juridiskais dienests pieredzējis un stiprs, un viņus pieļauj, ka viņi ļoti precīzi man šo te situāciju izskaidros. Un tad jūs arī attiecīgi dabūsiet precīzi atbildi. Es jau domāju, ka Baltkrievijas sākumā vēl atrisināt. Kāds ir jūsu viedoklis, vai Latvijai būtu, ir Latvijā iekšā izskan viedokļi, ka vispār nebūtu pieļaujams nekādas ekonomiskās sankcijas pret Baltkrieviju, vai tomēr ir jārēģēs, ka viņš ir pārkāpumi, kas ir bijuši arī pagājušā nedēļas. Katrā gadījumā Latvijai ir jāizstāv savus intereses, jo mēs esam un būsim kaimiņi Baltkrievijai. Un kopējā tad Eiropas Savienības nostāja, mēs varam tā iebilst. Mēs aizstāvot savus intereses, protams, ievērojam kopējas arī Eiropas Savienības intereses, bet ja mēs savus neaizstāvēsim, kas te vēl aizstāvēs, jo mēs esam vistiešākā veidā arī tiekam ietekmēti. Jūs varat precizēt, kādas ir Latvijas intereses? Protams, stiprināt un attīstīt sadarbību arī ar Baltkrieviju ir Latvijas interesi. Un es gribēju jums skatāt arī par labās gribas manifestu, kur šodien ir paziņots, cik viņi parakstīti cilvēki. Un jūs teicāt, ka martā varētu būt skaidrs, ko jūs tālāk darīsiet ar šo dokumentu, vai jums ir apmēram, kā jūs vērtējat šo parakstījušo cilvēku skaits, kas ir 2,5 pāri. Pēc manām ziņām ir apmēram 3000 parakstījuši, tā ir līgi, jā. Un kāds tad varētu būt tas plāns, ja jums ir jau apmēram tāds? Mēs acīm redzot, pavērtēsim to situāciju un arī par to tiks paziņots. Jā, ir atjaunojušās diskusijas par inflāciju un jau ir tā kā valdība atkal ķērsies pie tā kā inflācijas apkarošanas plānu un jau ir pauduši vārdus par to, ka vai apkarojot inflāciju nevar arī apkarot izaugsmi, jo šie lietas ir kā savā starpā saistīts. Kā jūs domājat, vai mums ir kaut kas jāpieņem kaut mēri inflācijas apkarošanā arī par šiem te nodokļu samazināšanu tieši patēriņam, kas iepriekš nebija izskanējuši, bet tagad pēkšņi jāaktualizējas? Katrā gadījumā tā, es negribētu piekrist tam, sakot, kad šie te visi inflācijas apkarošanas plāni samazina izaugsmi. Ir dažādi tās iespējas. Protams, arī šī te patēriņa nodokļa samazināšana jau tomēr izaugsmi palielinās. Samazinās tikai budžeta ieņēmums. Tāpēc tur jāatrod balans, un tas jautājums ir ļoti nevienkāršs
bet es nedomāju, ka viņš ir tik kritisks, kā viņš tagad tiek pacelts, kad uzreiz strauji tas mums jādara. Mēs arī šo jautājumu pārnājam ar Dabrausku, un ka valdība vērtē un arī skaistliski saliekot kopā. Tur jāsaliek ir tās ietekmes precīzās kopā, un tad var spriest, kā vajadzētu rīkoties, lai mēs nodrošinātu izaugsmi un, protams, arī iekļautos kopējā inflācijā.